25 gadus Latvijā. Uzpildi jebkuru degvielas daudzumu un laimē 25 eiro, 250 eiro un 2500 eiro degvielai. Neste Oil. Tur bija veiksmes faktors, cik tieši labs sniegums, varbūt no katra pa bišķiņam bija, bet katrā ziņā Daugavpils var paņemt punktus pret līderiem, parādīt to Liepājā, un tagad centīsies to pašu izdarīt arī Jelgavā, kur komanda atgriežas komandām Eiropā. Punktiņi iegūt tik daudz, cik pēdējos gados nebija izdevies, kas, protams, nāks par labu reitingā. Protams, jāņem vērā, ka priekš izliktās komandas status un neizliktās, proti izsētās un neizsētās, ņem vērā 5 gadu Gurdaškins, 8. Rustams Sosrānovs, 20. Izmaila Musā, 22. Kenedijs Ērs no Latvijas. 1997. gadā dzimušiem futbolistiem, viens no tā vecuma talantīgākajiem spēlētājiem. Sanāca man ar Werneru arī parunāt šī gada sākumā pēc Federācijas kausa izcīņas pēdējās spēles Latvijas komandai, Latvijas U18 izlasē. Tad par Werneru jau iepriekš, ka vēl kāda iespēja Werneram būs, un, protams, to arī katram Latvijas futbolistam, jaunajam futbolistam novēlam. Tagad Tomoki Fujikawa, viens no Japāņu leģionāriem Daugavpils komandā. Viņš var tālu autu aizmest. To arī tagad redzam, gan tas metiens nav tik augsts, un Kiriļins brīvi nospēlē šo bumbu. Tagad Fujikawa pret Gubinu. Nāk palīgā arī Riba pa diviem. Kaļiņins, kurš 2 epizodēs jau veiksmīgi spēlēs, bet spiediens no Jelgavas. Labāko spēli. 2 vārdus gan gūt, tas, protams, ir tas, ko Skonsols var likt pretī viņa Debrecenā. Liepājā tikmēr arī 0-0, 19. minūtē. Puslies ar Jelgavas ieročiem pārspēt Daugavpils Jelgavu. Redzam, bumba ir soda laukumā. Tur gan auguma centimetru pietrūkst. Ošs spēlē Gubinam. Gubins vēl tālāk. Labi, bija domāts Kiriļinam. Fujikawa labi pacīnās, saglabā bumbu laukuma robežās. Bez pārkāpuma Gubins. Fujikawa. 2 tā klāt Jelgavnieki, bet Tomoki ļoti labi saglabā bumbu, un pēc tam arī Daugavpils labi. Pat gada tikai ir Murdasovam. Fiziski spēcīgs futbola ātrumā Mališenoks. Cenšas apspēlēt Oļegs, Maksimus Stūrstien var mēģināt izspiest no šīs situācijas. Nav kā viņiem Bulgārijā. Pēc tam atbrauc Portugāles delegāts uz otro spēli pret Rabotņiškiem. Viņš vispār teica, ka jums ir ļoti labs laukums Portugālē, neko vēlams būt, lai laukums tāds, kāds viņš ir tagad. Viņš jau ir sezonas sākumā, lai no sākuma nav jāspēlē, teiksim tā, nelielā katastrofā. Musā. Musa pietur Izmails. Un beigās nesaprots ar piesaistību Musu, tomēr nekļuva viņš par meistarkomandas spēlētāju. Izteikti meistarkomandas spēlētāju, skaidrs, ka visu laiku bija ar komandu, visu laiku trenējās, bet līdz šim maz ir spēlējis. Tagad paspēja atgriezties aizsardzībā Izmails pret Vērdiņu un bloķē piespēli Musa. Mazliet pagurs izskatās Izmails. Fujikawa var piespēlēt atpakaļ Murdasovam. Sītiens pagaidām nespēlē pa labi Riba. Uzmin, kur dosies Riba minūtes laikā. Ielaid 2 vārdus, Muieci 2 reizes pārspēja Ošu īsā laikā un metai zaudējums ar 0. Efektīvi ir strādājuši šajā spēlē, nav pie momentiem tikuši. Suškins pavisam nemanāms. Mališenoks vēl kaut kādās epizodēs iesaistās, tad Vjačeslavs principā pagaidām ir bez bumbas. Būs vēlreiz jāspēlē šī epizode. Kiriļins cerībā. Un atkal Fujikawa. Pagaidām pietrūkst. Sit visai tālu uz priekšu. Tur Ošs dominē. Arī Eiropas līmenī. Principā pirmajās 3 spēlēs Ošs dominē arī 4. izpirkšanas maks. Lai kāds klubs mārc iegūt. Bet, ja spēlēs labi. Braucēji ļauj vēl spēlēt Naļevaiko.
Un tagad gan pirmais puslaiks ir noslēdzies. 1 punktu izskatā, Jelgava tādā veidā būtu zaudējusi 2. Varam teikt arī tā. Jābūt gatavākam šādās epizodēs, jāmeklē brīvas zonas bez aizmugurs. Tagad noteikuma pārkāpums pret Kenediju Ribu, vai tomēr Kenedijas pārkāps noteikums tieši tā pret Japāņu leģionāru Daugavpils sastāvā pret Tomoki Fujikavu. Komandas arī savā starpā tiksies nākamajā kārtā 16. Tas notiks 3. augustā. Daugavpils Celtnieku stadionā BFC pret Metu Elu. 6. vakarā un dienu vēlāk Skonto stadionā Skonto pret rezultātu uzvarētāji nav noskaidrojušas. Skaidrs, ka vēl arī daudz jāspēlē. Katrā ziņā nebūs arī liels pārsteigums, ja būs neizšķir laukuma malā. Tuvākajā laikā dosies viņš laukumā, ko varētu mainīt. Varbūt Deružinski, varbūt Zaleku. Izpilda sāni iemetienu. Gubins. Tagad jāspēlē Malašenakam pret Fujikavu. Fujikava saglabās bumbu laukuma robežās. Nesbolists. Katrā ziņā šie mazie bērni ļoti prasmīgi darīja savu darbu. Es panākšu pretī. Šoreiz labi tālā piespēle Gubins, gan nepietur tagad bumbu. Izskatās, ka 2 maina Suškinu vai Malašenaku. Un tagad noteikuma pārkāpums būs standarta situācija Daugavpilī, un tagad arī maiņas. Skatāmies, kādas tad ir. Maiņas ir Riba. Retāro, Paulo. Paulo savā stilā uzreiz uz bumbas pārķeršanu dodās, un tagad Suškins pilnīgi lieku atdzelt no Kamens 65. minūtē. Dielo. Un neizdodas. Malašenaks. Un bumba ir vārtos. Noļaks Malašenaks. Un 1-0. 67. minūtē. Grūti spriest, kāpēc arī Skopje nāk visai nervos spēlē. Kaut kas jau ir pielikts klāt, cik daudz. Lai paliek zināms tikai pašiem Jelgavas pārstāvjiem, kas tad ir skaitījuši. Bet tagad izskatās, ka neveiksmīgi tur sadurās Malašenaks un kas pretiniekiem Daugavpils sastāvā. Kā tik tas nav Fujikavu. Fujikavu pašlaik es laukumā kājās stāvot arī neredzu. Un Fujikavu pats pieceļās. Malašenakam būs vajadzīga ārsta palīdzība. Un, diemžēl, Jurijs Ksenzovs, Jelgavas fizioterapeits, jau ir pie Malašenaka. Ikstens tagad aicina komandu nesteigties. Jā, arī atbalspēlē tagad Retāro. Retāro par kreisi Fujikava. Labi Murdāsovam, daudz brīvas zonas Arķemam. Minūtes 12-13 ar kompensācijas laiku. Gubins atbrīvojas no pretinieka. Tagad ātri pāri tam prasa, vai negribat. Ošs saka, ka 3 pretinieki šeit pat esot. Izvēlas neriskēt Jelgavnieki. Spēlē vienkārši bumbu uz priekšu. Beigās gan tā uzreiz arī tiek zaudēta Fujikava. Spēlē uz priekšu. Fuģis aizsardzības zonā. Bez liela riska zaudēt bumbu. Jaucams tagad pret Fujikavu. Fujikavu labi atkal saglabā bumbu. Pēc tam spēlē ar Retāro. Daugavpils atkal pie bumbas būs viņiem arī 3. spēlētāja maiņa. Tā kā abas komandas būs izpildījušas maksimālo maiņu skaitu. Labs sitiens, tiek līdz sitienu pozīcijai Fujikavu. Un lūk arī moments. Tas, par ko es teicu, ka kādi momentiņi jau būs Daugavpilī, kā viņi to spēs izmantot, kā realizēt. Un šoreiz sitiens virsū Ikstenā. Skatīsimies, kur tagad darbosies Dobratuļins.
Un gaisa cīņa, un lūk arī moments. Vēl viens moments. Galotni aizvadīt Jelgavu, tomēr dod viesiem iespējas. Viņi pagaidām tās vārtu gūmā nepārvērš. Tagad raziņā ne tā drošākā spēle galotnē no Jelgavas. Puškins. Kļuškins pret Fudžikavu. Kļuškins spēlēs priekš Jaudzamam. Un atkal visai agresīvi spēlē. Viņa kaut kur arī emocijas parādās. Fudžikavā. Sasrānavam jācenšas mierīgi spēlēt bez noteikumu pārkāpumu.